Kapteinis rod glābiņu. Reiz kādam kuģim esot tālā jūras braucienā, sāka pūst stiprs pretvējš. Šķita, ka tas nemaz netaisas rimties vai mainīt virzienu. Kapteinis bija jau pavisam nobažījies, vai reiz izdosies nokļūt krastā. Kādā vakarā kapteinis bija atkal uz klāja un jau pavisam dusmīgs skatījās tālumā. Te pēkšņi tam līdzās uzradās svešs vīrs, kas solījās izlīdzēt, lai kuģis drīz vien sasniegtu ostu. Kā atlīdzību viņš vēlējās saņemt to, kas pirmais kuģim ostā pretīm steigsies. Kapteinis ilgā pretvēja dēļ bija gluži izmisis un drīz vien piekrita darījumam. Svešais vīrs pavēlēja visiem jūrniekiem doties savās kajītēs un no tām neiznākt, līdz to atvēlēs. Kajītēs būdam, vīri dzirdēja, kā uz kuģa klāja tika doti norādījumi, siet uz būras. Drīz vien stāvošais kuģis sāka traukties uz priekšu, gluži vai lidodams. Pagāja vien pāris dienas, kad kuģis bija jau pavisam netālu no dzimtās ostas. Svešais pasauc kapteini un atdeva kuģi tā rīcībā. Kajītē sēdēdams, kapteinis saprata, ka svešnieks ir kāds ļauns gars, un līguma slēgšana bija bīstams solis. Galu galā tam, kas kuģim ostā pienākot pirmais pretīm steigsies, nāksies samaksāt ar savu dvēseli. Kapteinis bija gudrs vīvs un, nedaudz palauzījis galvu, tas izdomāja, kā izvairīties no viegliprātīgi slēgtā līguma pildīšanas. Tā nu viņš svešiniekam, kas bija pats nelabais, teica, ka līgums būs spēkā tikai tad, ja tas spējas paveikt vēl vienu uzdevumu. Nelabais lepni atteica: saki, ko vēlies, un tas tūdaļ tiks izpildīts. Tev būs jātur ankura ķēde pie gala, kad iebrauksim ostā, kapteinis pavēlēja. Nelabais tā arī izdarīja, būdams pārliecināts, ka drīz, jo drīz pretīm nākošā cilvēka dvēsele piederēs viņam. Tam neienāca neprātā, ka kapteinis bija licis ankura ķēdi un veltmi ietaukot. Kuģis iebrauca ostā, ankuru iemeta ūdenī un ķēde vilka līdzi. Velns gana turēja ankuru ķēdi no visa spēka, tomēr nespēja noturēt un kopā ar to ievēlās jūrā. Kapteinis no sirds priecājās, ka viņa viltīgais plāns bija izdevies. Kuģi nofraktēja un tūdaļ no jūras izlaica velns ar visu ankuru ķēdi, nometa to uz klāju un aiz niknuma zils lādējās: jūs esat mani piekrāpuši, nekad vairs nemūžam ar jūrniekiem nenoņemšos, un pazuda no kuģa. Kapteinis pagriezās pret krastu, un tur jau kuģis saņēma steidzās vesels pulks ļaužu, bet priekšgalā paša mīļotā sieviņa, kuras dvēseli gan drīz būtu ieguvis pats nelabais.